Ja pašam nav, tad liekam klāt. Kas ir vecītis bez vētriņa? Ījūtoties Ziemassvētku vecīša lomā, Jēkabpils novada iedzīvotājs Pēteris Krastiņš pievērš uzmanību katrai detaļai. Bērnu iemīļotajā tēlā sporta skolotājs pārtop jau 20 gadus. Sāku strādāt pirmskolas izglītības iestādē Ābelītē. Vienos Ziemassvētkos piedāvāja, tā kā biju sporta skolotājs, tāpat tur rotaļas zini spēles. Vienreiz izmēģināju, visiem patika. Un tā arī sākās. Pārvērtības prasa aptuveni 40 minūtes. Steigties nedrīkst, jo bērni pamana katru sīkumu. Man ir arī oficiālas tiesības. Ja braucu pa ceļu un mani aptur, tad es varu uzrādīt. Raustīšanai aiz bārdas Pēteris ir gatavs, bet bērnu jautājumus nav iespējams paredzēt iepriekš. Gadu gaitā viņš iemācījies atbildēt tā, lai rosinātu bērna iztēli. Jo bērns ilgāk varēs un mācēs iztēloties un ticēt vienalga, kam vai tas vecīts ir, vai tas ir Šreks, vai tas ir Grīņš. Bērnam veidojas iztēle un viņam attīstīsies gan domāšana, gan valoda. Viss attīstīsies daudz, daudz labāk, ja viņam būs šī iztēle. Vai ir kādi svētki? Jā! O! Bērni gaida Ziemassvētku vecīti tāpat kā pirms 20 gadiem, saka Pēteris. Savukārt ticība šim tēlam ir atkarīga no audzināšanas ģimenē. Daudzreiz ir bijis tā, ka vecākus satiec, nāk blakus tas pats mazais vai nāk pirmklasnieks. Kur tev vēders, kur tev dāvanu maiss? Tam bērnam blakus ejot, viņam tā ticība pazūd. Zaķu ciems! Ziemassvētku vecītim jābūt labestīgam, nevis bargam vīram, kurš soda par sliktu uzvedību. Tā uzskata Pēteris. Pasākumos viņš cenšas kliedēt bērnu bailes arī no satraucošās dzejoļu deklamēšanas. Ja bērns nevar noskaitīt dzejolīt, varbūt es pajautāju kādu vēlējumu, tad mēs varbūt klusām parunājam. Bērna un Ziemassvētku vecīša satikšanās ir kaut kas vairāk par dāvanu prieku. Tas ir īpašs mirklis, kad sirdī dzimst ticība brīnumam. Tad, kad tas vecīts iet projām, tad bērni skrien samīļo un... Ko citu vajag? Daudzi prasa, vai es esmu īsts. Es saku, ja jūs ticiet brīnumiem, noteikti esmu īsts. Tas ir brīnums, kuram ir jānotic vienkārši. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.